Šodien ir 31. marts. Mēs kā sporta klubs, Viktors kā no Latvijas Svarcošanas federācijas, mēs kā spēka sporta pārstāvi esam uzsākuši tādu akciju. Mēs gribētu Dobali atbrīvot no vienas sērgas, kas ir spēļu aparāti. Vecāki bieži vien izvēlās labāk aiziet spēļu aparātos nospēlēt naudu, nekā atvest bērnus uz sporta nodarbībām, un pēc tam viņi attaisno sevi ar to, ka sports tas ir dārgi, jā, viņiem nav naudas, nav līdzekļu. Tad mēs Dobali vairāk pozicionējam kā sporta pilsētu, un pat cik šie spēļu aparāti traucē mūsu jauno bērnu un jauniešu sportistu izaugsmei, tad mēs esam iestājušies par to, lai šīs zāles pārceļ vai nu uz citu pilsētu, vai vispār no šīs pilsētas ārpus pilsētas. Cilvēkiem grūtāk būs aiziet līdz turien, tad viņi nespēlēs. Mazāk spēlēs, un varbūt tām, ja arī kādu 5–10 cilvēkus mēs atradināsim no šī, no netik labās ieraduma. Tas ir inde, tas ir reāla inde. Jā, tad es domāju, ka tā būs mūsu uzvara. Kad mēs izdzīsim šīs ārā spēļu zāles no pilsētas, mūsu sportā, varbūt kādā citā sportā parādīsies vairāk bērni. Līdz ar to bērniem būs nākotne tieši sportā un izaugsmē. Es domāju, ka mēs varēsim svinēt uzvaru. Tā kā mēs esam par sportisku Dobali pilsētu bez dažādām atkarībām. Vecāki visas to naudu nospēlēja azartspēlēs un ļoti daudz talantīgus bērnus. Viņi vienkārši nevar tikt uz zāli. Un mēs mēģinām ar Ivaru divatā pateikt cilvēkiem, ka sākam jāpadomā par ģimeni, par bērniem, par visu, kas ir apkārt. Un mums ir arī cilvēki palīdz savākt tas parakstus. Šodien mēs to uzsākam, apstīsimies, cik mēs pāris stundu laikā savāksim. Visu aprīli mēs to darīsim, dažādās iestādēs būs izlikts lapas. Iedzīvotāji, gan mūsu, gan arī tepat rajona varēs braukt, parakstīties. Iesniegsim šīs lapas novada domē. Mēs savu nostāju esam pateikuši. Spēks, kas vieno. Spēks, kas vieno. Dzeršana, pīpēšana, pirmkārt, viss tas ir kaitīgi, visas tās lietas kaitīgi, kas traucē ģimenes dzīvē, un es esmu daudz dzirdējis, ka šī gadījumā azartspēles aiziet tik tālu, kad no mājām tiek visi iznests ārā un posts un bēdi. Kā Ievērs minēja šobrīd, ka tas ir ļoti smaga problēma, un vienmēr ir mūsu spēkās tās problēmas risināt, lai tā nenotiek. Spēļu zāles ir vispār tādas kā vecs bembis. Ja? Tu viņā visu laiku liec iekšā naudu, kā vecā bembi, ja? Bet ārā gribi dabūt ātrumu, bet tu nedabūsi. Ja? Varbūt mēs varam pamēģināt kādu notestēt, cik ilgā laikā var 10 eiro nospēlēt, lai, piemēram, arī citi cilvēki, kuri grib uzsākt varbūt spēļu zāles savas gaitas, lai saprot, ka tomēr tā nauda izkūst kā tāds parafīns, pat vēl ātrāk. Esam mieru. Čau. Tā mans čiriks. Tāks, uzliksim laimīgo stavu. Cik tur ir? Cik? Uzliksim līkumu eiro. Ja? 60 eiro? Ko? Starts? Johaid. Blīn, nav man smadzenes laikam. Tu nopietni. Kā tā var būt, ka neveicās? Tu nopietni. Blin. Cik ilgā laikā? Nezinu, minūte kāda. Ja? Jā. Lai nopelnītu čiriku, vajag noteikti pusdienu. Nopērām. Kā kuram. Bet nospēlēt minūtē. Ja? Kopš mūsu akcijas uzsākšanas ir pagājuši pāris stundas. Cilvēki un iedzīvotāji ir bijuši ļoti atsaucīgi, un pāris stundu laikā mēs esam savākuši. Ir jau tuvu 100 parakstiem.
Tā kā jā, cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Dobele vispār ir diezgan atsaucīga, jo nesen vācām parakstus arī pret Vēja parku, kas tiek paredzēts būvēt šeit. Tā kā es ļoti ceru arī, ka turpmāk Dobele būs tikpat atsaucīga, Dobele būs spēcīga un vienota, un ka mēs spēsim ar šiem parakstiem kaut ko Dobelē mainīt. Paldies jums!